Tā bija dziesma par rītdienu, tomorrow, un cerams, ka arī šī dziesma jums patīk. Es negribu būt lišķīgs, bet man jau patīk. Katrā gadījumā arī jūsu kompozīcija, tas ir super, tāpēc, ka daudzas grupas ir pārmetušās tikai uz coveriem. Ļoti daudz var redzēt tāds pēdējā laikā, bet ko es gribu teikt? Viņas tēvs nav dzīves rūdīts miljonārs, viņas zelta atradnes ir? Striptīz bārs. Jā, striptīz bārs. Stāstiet tādas ekspresīvas, tādas baigās lirikas. Kā viņas rodās, kur viņas rodās un varbūt, ja nav noslēpums kādu pārdzīvojumu, to ietekmē? Šis teksts ir no dziesmas daudz vairāk ar nosaukumu mūsu dziesma. Un es domāju, ka teksta autors arī pastāstīs, kā tas ir radies par striptīz bāriem. Jā, patiesībā tikai. Jā, bija tā, ka oriģinālais teksts bija angliski. Tur nebija tāds vārds konkrētais. Taču atzējojot, bija ļoti labs atskaņas. Un sanāca, ka ielikās tas vārds, kas oriģināli nebija. Galu galā visiem patīk, visi ievēro. Labi dziedās, vai ne? Bet doma tāpat kopumā tekstam, jā. Un tieši tie pārdzīvojumi emocionāli, jo tur tajās dziesmās, tas nav tāds traļa vaļa tēmas apskatītas, tur ir daudz, dvēseli ielikt iekšā patiesībā. Tur tā sāpe, jā, par meiteni, kura dzīvo diezgan cinisku dzīvi, un tas jautājums, kā tad tā? Parasti koncertos pēc tam ir jautājums, vai ne? Es tā kā dziedu, un parasti cilvēks dzied par savu pieredzi. Tad ir jautājums, es dziedu par sevi šajā dziesmā. Es caur sevi laižu, bet tā nav man privātā pieredze. Bet jebkurā gadījumā, jā, visās dziesmās mums praktiski ir tādas, varbūt arī mazliet tādi filozofiski teksti, vai ne, eksistenciāls tēmas, un nav tāds virspusējs, varētu teikt, jā. Tas ir ļoti labi. To mūsdienās ir grūti, godīgi sakot, pat nozvejot. Tādu dziļo jēgu. Jā. Bet tas ir mūsu rokraksts savā veidā, gan arī muzikāli. Mēs tā kā, ja mēs taisam aranžējumus, tad mēs taisam, kā pašiem patīk, vai ne, kas nāk no mums ārā, no dvēseles. Kāds konkrēti ir jūsu žanrs, ko jūs tad īsti pārstāvat? Tas ir roks, folkroks, kurš tad aptver to visu? Es pat teikšu. Oficiāli šodien braucu sabiedriskā transportā un domāju Pa zaķi? Nē, man ir mēneša biļete. Ļoti labi. Es esmu kārtīgi. Jā, varētu tā vispārēji sakot, mēs varētu būt pop-rock folks, kas tendējās vairāk pēdējā laikā uz roku. Bet tāds īpašs stāsts mums ir ar kādu žanru, ko mēs esam tā kā izgudrojuši, un to pastāstīs Rolands. Es stāstu vienkārši, ka mums ir jauns stils, mēs esam jauns stila pamatlicēji, kas ir skārta roks. Es ātri izstātīšu 3 vārdos, kā viņš radies. Bija viens konkurss Valmierā, Stage No. 1, kur mēs piedalījāmies, un viens no žūrijas locekļiem bija Artis Volfs. Viņš arī bija tas, kas mums paziņoja konkursu beigās, ka mēs esam tikuši finālā. Bet pirms tam viņš teica, tā grupa, kurai iekšā ir Ken Zone, tā kā skanošās buņģas skārts, tā kā buņģas no skārta veidots, un tad mēs vienā, man liekas, pēc kaut kāda mēģinājuma vai kāda atkal pasākumā pēc koncerta, tad sapratām to, ka, jā, bet tur kaut kas iekšā ir, un tas ir skārda roks. Būtībā buņģu roks, jā, tā kā sākumā buņģu zona, jā, bet buņģa ir, skārda, ne latviski skārda, jā, ne skārda roks, tad ir skārda, tā kā sākumā. Tieši tā man palaboja, jā. Tādas ļoti labas vārdu spēles mums tur ir sanākuši galu galā. Tur visi Kenzoni, skārdroki, dziesma no itāļu valodas. Jā, bet to žanrus jau tagad katru otro dienu jau Tā kā Volfa ieteikums, tā kā neliela kritika. Kāda vēl cita kritika ir nākusi no citiem mūziķiem, klausītājiem, skatītājiem, mūzikas kritiķiem? Kas tāds spilgtākais, ko jūs atceraties? Pirmais, kas man nāk atmiņā, tas ir interesantākais, ko ievērot, tas ir, kā var akordeons vispār roka skaņās iedarēties. Un tas ir, kas pārsteidz gan žūriju, gan arī apmeklētājs, bet apmeklētājiem tajā brīdī nav liela runa dota, un tad žūrija ir to iztekās, un viņi kā kompetenti žūrija, viņi arī to pamana, un tas ir pirmais, ko es atcerējos, ar ko mēs, teiksim, esam tā.
Gan kritiku es neteicu. Tas ir tāds kā mūsu nopelns, pozitīvā ziņā, bet kritiku es... Pamatā, man liekas, tā kritika nāk tieši uz to vārdu, grupas nosaukumu, vai ne? Jūs kaut kas jums saistība ar Itāliju, ar itāļu valodu? Nē, mēs nedziedam itālisku, vai ne? Mēs neesam no Itālijas. Kāpēc tāds nosaukums? Vai arī, kā tad izrunāt? No vienas puses tā ir kritika, tajā pašā laikā tas pievērš uzmanību. Tas, kā sauc to grupu, kā viņi pareizi izrunā, vai ne? Tā kā... Jā, Bet šis vārds jau strādā uz abām pusēm. Tā kā es te atnācu, protams, tur angļu valodas lietpratējs, hands-zone. Un tā ir praktiski ar visu kritiku, manuprāt. Viņu var uztvert gan kā plusu, gan kā mīnusu, jo pluss tādā ziņā, ka tas ir ieteikums. Mēs varam vai ņemt vērā vai neņemt vērā, bet mēs to sadzirdam, apdomājam, kāpēc cilvēks kaut ko tādu ir teicis, vai ne? Tādas milzīgas kritikas nav bijušas vairāk, mēs esam kritiski pret sevi. Tādā ziņā, ka mēs augam visu laiku, vai ne? Mēs paskatāmies, ieraksts pirms 3 gadiem, mēs paskatāmies tagad, un tas ir tas gandarījums. Un tas arī virz uz priekšu, kritika virz uz priekšu kaut kādā veidā. Bet kā citādāk? Tā kā jūs esat ļoti kolorīta grupa, tur jauns žanrs, tur buņģas, skārts, viss notiek uz pilnu klapu, vai ne? Stāstiet lūdzu spilgtākie izteikumi no cilvēkiem. Tā vienkārši skatītāji. Vai viņi arī ievēro to, ko jūs cenšaties pasniegt? Tā, skatītājs, klausītājs raksta jums vēstuli. Jā, kaut kā ir nācies pārsvarā dzirdēt, kur ir konkurss, kur ir žūrijas bijuši, vai ne? Tur vairāk tā kā pamato to vokālo, šeit varbūt tā grūtāk ir izpausties, bet to ekspresīvo, izpausmes stilu, kas ir varbūt savdabīgs, bet tas pievērš uzmanību. Un tad, protams, muzikāli tīri tā akordeonu un elektriskās ģitāras, šoreiz akustiskās, bet tā sintēze. Jo tas ir Latvijā, šlagergrupām ir akordeons izmantots, vai ne? Bet rokmūzikā tas ir tā, un kā pamatinstruments, nevis kā vienkārši kaut kāda nianses ieskaņot. Kā pamatinstruments, praktiski es nevaru nosaukt vienu latviešu grupu. Šobrīd, kas ir aktuāli. Man ar tagad, man ar tā nenāk uz sitienu galā nekas. Kancone, jā. Jā, kancone. Vai kancone, jā? Kancone. Tāds īsais O, bet uzsvars uz O. Kancone. Kancone. Labi. Kas ir jūsu grupas galvenie trumpi? Jūs noteikti nevēlaties kaut kur palikt, jūs vēlaties tikt sadzirdēt plašā mērogā. Un kas ir tas dūzis, ko jūs liksiet galdā, kad būs iespēja? Un skatītāji, ka žūrija visi teiks, tie ir viņi. Un tā līdz manīm. Es domāju, ka tas ir vokāliste, kurā burtiski kārdās uz skatuves. Tad, kad mēs spēlējām smagākās versijās. Ko nākotnē? Tā ir atbildes jautājumu, jā. Vairāk mēs to Es manuprāt atbildēju, kā es sapratu. Nē, tas ir ļoti labi, jā. Jā, Es saprotu, ka jautājums bija par to, ko mēs nākotnē darām priekšdienās, jā? Jā, protams, jūs augat noteikti katru gadu, popularitāte aug līdz, vai ne? Un kas būs tā raksturīgākā iezīme, vai ne? Jūsu personalitātēs varbūt, idejās? Laikam ir tā, ka ar katru koncertu ir kaut kādu jaunu notikumu, vai tas būtu videoklips vai kāda, intervija, kādā laikrakstā, vai arī, teiksim, šodien šeit, vienmēr ir kaut kādi jauni kontakti, kāds mūs ierauga un kaut ko piedāvā. Un varbūt tu pastāstīji, ka mēs tikko piedalījāmies Mārtiņa Frēmiņa fonda rīkotajā konkursā un ieguvām tu 3. vietu, un, manuprāt, tas ir ļoti liels, kā lai saka, tāds kā grūdienas priekš, jums arī ir viena speciālā balva no grupas Tumsa. Koncerts kopā ar grupu Tums, un kas arī koncerts visdrīzāk būs nākamgad plānots ir, un tas ir, manuprāt, šobrīd nāk prātā tas vienīgais, bet tāds lielākais projekts, ko mēs šobrīd bīdamies saistībā ar
publiskajā vidē. Protams, jā, pareizi. Nu, jā, man saka, priekšā jau bildes. Jā, šogad 2. novembrī bildēs mēs spēlējam, un arī Eirovīzijā mēs plānojam dziesmu. Un man saka, priekšā, Dagnija pat varēs stāstīt. Labi, dodam mikrofonu, jo godīgi sakot, tas jau tāds neliels ievads ir tā kā vienā no maniem pēdējiem jautājumiem, ja ne pat pašā pēdējā, kur tad jūs vistuvākajā laikā, to es 2 mēnešu griezumā varēs satikt, redzēt, un kāds ir tas jūsu lielākais mērķis, līdz kuram jūs tagad skrienat, lecat, kāpjat? Jā, tādi klubu koncerti tuvākajā laikā būs Rokkafēnīcā. Atkārtots, mēs tur dažas reizes esam uzstājušies. Ja mūs aicina, tad mēs noteikti spēlējam tur atkal. Arī Valmierā mēs bieži braucam, parasti gan Čilinā, bet tagad Tintē tāds klubs. Jā, zinu to vietu. Labi, vai ne? Jā, tur mēs, starp citu, svinēsim man vārdienu 3. novembrī, tā sakrita interesanti. Un, protams, festivāls bildes. Tagad mums ir jāieraksta arī singls, jo mēs tā kā vinnējām dziesmas ierakstu, ko arī centīsimies bīdīt uz Eirovīziju. Un, protams, dziesmu ieraksti tālāk un iespējams arī kāds līgums ar ierakstu kompāniju un devīz albums. Tas ir, protams, arī kāds jauns videoklips. Mēs neapstāsimies pie šī videoklipa. Es pat atcerējos, viens tāds zīmīgs notikums mums vēl būs, kas jau vakar bija patiesībā zīmīgs. Bet pēc nedēļas mēs pirmo sniegsim koncertu uz atklātā jūrā. Kā var to pateikt? Liela prāmja, teiksim tā. Lielas laivas. Tā, tas būs pirmais tāds arī būs patiesībā piedzīvojums. Brauciens uz Zviedru zemi. Super. Man ir tāds jautājums. Jūs pieminējāt Eirovīzijas lietu. Man tā no malas klausoties, un gan mūziku, gan jūsos kā cilvēkos. Vai jūs neesat tā kā pa smalku priekš tādu pasākumu, kurš tomēr plus, mīnus, tas ir tāds? Jo tomēr tur filozofija, tur ir īsta mūzika un tam līdzīgi. Tas tā kā kompliments jums ir, vai tas ir pareizais festivāls? Jebkurā gadījumā vajag tādu grūdienu mazliet. Mēs esam gatavi iziet uz tādu mazu kompromisu, nepazaudējot to savu būtību, jo tas, ka mēs mazliet tā kā pājam pretī kaut kam, tas nenozīmē, ka mēs pārtopam tagad par kaut ko prātīgi, esiet prātīgi tur Eirovīzija. Bet cerams, ka mūs nesabojās tas. Tad jādomā līdzi ir. Jūs cenšaties atrunāt mūs? Nē, es devu jums tādu kā komplimentu, un es gribēju zināt, ko te jūs domājat par to, kad, teiksim, tāda smalka, tāda kulturālāka mūzika, un tad Eirovīzija. Umčiki. Tas ir arī varbūt iemesls, kāpēc mūs tur neizvēlēsies, jo mēs lielā mērā iesniegsim kaut ko tādu, kas ir mūsu stilā. Jūs jau parādīsiet, un tas ir pats svarīgākais. Tieši tā, tas ir mūsu mērķis parādīt savu un to savu odziņu, savu skanējumu. Un ja tas ieinteresēs, tad būtu super. Varbūt mēs mainīsim Eirovīzijas standartu kaut kādā veidā. Es novēlu tikai to pašu labāko. Lūk, un uz šīs tādas interesantās nots mūsu raidījums lēnām ir iztecējis, izskaņā. Tūlītās mēs arī noskatīsimies grupas Canzone, ja? Canzone, es sirsnīgi atvainojos. Tikko izdoto videoklipu dziesmai Tu. Šeit ir gada laika, tā skaitā pavasars, man ļoti tuvs gada laiks. Un mums jāsaka kādi skaisti atvadu vārdi un arī kāds novēlējums mūsu skatītājiem. Skatieties, čau, baby!